Tests uz patiesu vēlmi. Šeit tev vajadzēs papīra lapu, pildspalvu un obligāti jāsraksta visi savu mērķi, jāsraksta visi savi sapņi. Tu vari rakstīt kā lielus mērķus un sapņus, tāpat arī mazus lielus mērķus. Un kā globālus, tāpat arī ikdienas sapņus un mērķus. Un šeit pie katra sava sapņa un pie katra sava mērķa tev būs jāuzdod 2 šādi jautājumi. Pirmais jautājums. Kad tava vēlme piepildīsies, kas visvairāk priecāsies? Protams, šeit var gadīties tā, ka tavu vēlmi piepildījumu gaida vīrs, bērni, draugi, radinieki vai varbūt pat priekšnieks. Otrais. Vai tu gribi sev vai kādam citam kaut ko pierādīt? Novēro, kā reakciju tu gaidi. Varbūt vēlies izskatīties kaut kā cita acīs labāk, skaistāk, vai arī kļūt par to, ko tu neesi. Ja tu redzi, ka tava vēlmes piepildīšana gaida tādu kā sabiedrības pieņemšanu, tad obligāti izsvītro šo vēlmi no sava saraksta. Tāpēc, ka tā nav patiesība un šai vēlmei vispār nav jābūt šajā sarakstā un obligāti izsvītro viņu. Ja tu vēlies uzzināt vairāk, kā ir iespējams piepildīt savus sapņus un mērķus un īstenot tos savā dzīvē, tad aicinu tevi pievienoties kursā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur es arī pastāstu, kā mēs arī varam piepildīt savus mērķus un savus sapņus, jo tur būs vairākas nodarbības, gan teorētiskās, gan praktiskās. Tev būs viss iedots, lai tu no savas dzīves varētu uztaisīt reālu šedevru. Visa informācija mājaslapā www.ligadunovska.com. Izvēlies sev atbilstošāko tarifa plānu un tiekamies jau pirmajā nodarbībā.